Guten Tag. Ich bin die Deutschlehrerin Frau Sante Jansone und wir werden heute über deutsche Aussprache sprechen. Burts S vācu valodā tiek izrunāts kā burts Z, īpaši vārda sākumā – die Sonne. Burts Z tiek izrunāts kā C, das Centrum. SZ burts jau sastāv no diviem S burtiem. Tas nekādā gadījumā nav B. Heißen. CH, C parāda, ka jāizrunā H, bet nekādā gadījumā nav jāsaka Č. Nacht. CH, otrs variants, veido mīkstu H skaņu. C nav jāizrunā, bet jāizrunā mīksts H. Ich. Burts V vai V, kāds viņam ir alfabētā nosaukums, tiek izrunāts kā F fornāme. Lai pateiktu burtu Č, vācu valodā ir vajadzīgi veseli 4 burti. T, S, C, H. Deutsch. Lai pateiktu burtu Š, vācu valodā nepieciešami veseli 3 burti. S, C, H. Švaic. ST tiek izrunāts kā št. Tātad S pirms T veido š skaņu. Student. SP tiek izrunāts kā šp. S pirms P arī veido šp skaņu. Sport. CK līdzīgi kā CH nav jāizrunā C, bet ir jāizrunā tikai K. Šik. Divskanis ei tiek rakstīts, bet vienmēr izrunāts kā ai. Main. U tiek izrunāts kā oi. Oiropā vai oiro. Divskanis ie tiek izrunāts kā garais I, zī. H burts aiz patskaņa uzliek garumzīmi uz šī patskaņa. Arī iepriekš vecajā latviešu literatūrā H burts tika izmantots garumzīmes vietā. Līdz ar to, rakstot EH, mēs H neizrunāsim, bet izrunāsim garo E, gēn. AH mēs izrunāsim A, jāre. IH mēs izrunāsim I, īnen. UH mēs izrunāsim U, štūl. OH mēs izrunāsim O, vonen. Un tagad seko 3 burti ar umlautu vai pārskaņu. Tātad U umlauts viens pats tiek izrunāts kā Ü, un tā ir skaņa starp U un I. Türkai. O umlauts tiek izrunāts kā Ö, un tā ir skaņa starp O un E. Österreich. A umlauts tiek izrunāts kā E, un tas ir platais EE, Ēģipten. Beispiel. Lesen Sie. Wie geht es Ihnen? Es geht. Und Ihnen? Danke. Sehr gut. Wie heißen Sie? Mein Name ist Jürgen Weininger. Wie ist dein Name? Ich heiße Lisa. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Und Sie? Ich komme aus China. Und du? Aus Frankreich. Grüß Gott. Auf Wiedersehen. Tschüss. Un tagad pamēģiniet paši. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.